Ar 1. septembra galerijā Istaba Barona ielā atgriežas līgsmība. Pie plīts atkal šiverējas pavārs Mārtiņš Sirmais. Viņš turpmāk būs arī bufetes apsaimniekotājs. Paša Mārtiņa gatavotos ēdienus un klātbūtni varēs baudīt tikai ceturtdienās un piekdienās. Pārējās dienās strādās viņa uzticamā komanda. Telpa ļoti malstoši strādāt viens cilvēks, pēc arī es strādāšu un ķūķis strādās, un pārā strādās Pinkainais un Kuldīts. Un tā kā, bez kalpiem. Bufete kļuvusi arī plašāka, omulīga telpa ar 2 galdiem iekārtot bijušās alkohola noliktavas vietā. Pilnībā jauna ēdienkarta. Sirmais gan iesaka lieki laiku netērēt un to nelasīt, bet sarunā ar pavāru vienoties, ko tieši kārojas. Būs karbonāde. Būs visu laiku ēdienkartē karbonāde, kas ir taisīta. Var sakot, tā karbonāde ir kā karbonāde, izskatās kā karbonāde, bet garšo daudzreiz garšīgāk nekā mēs esam ieraduši ēst karbonādi. Tas būs tā kā triciņš. Bufetes atgriešanās dienā Sirmais atklāja arī savu izstādi gleznas. Kā Mārtiņš izlēma kļūt par mākslinieku? Es tā sajūtos. Dēla talantu vērtēja arī viņa tētis, māsa un mamma no Valmieras rajona Dikļiem. Nav atnācis pats galvenais dēls Vestards un dēla māte Sandra. Un nav atnācis brālis un brāļa favorīte nav atnākusi. Nelegālais. Bet viņš te nebūs, PVD nebūs. Ar savdabīgu sveicienu Sirmo sveica LNT raidījuma Sirmā ēdienkartē fans Evalds. Abi viens otru meklē, atrod un mīl. Mīl, abi mīl, abi mīl. Diemžēl tā bija pirmā un pēdējā izstādes diena, jo klusās dabas vakara gaitā tika pārvietots uz vēderiem. Gan žāvētas vistas akts, gan plūmes skūpsts, gan maizes radziņa Laime. Ieva Alberte, Jānis Palkaunieks, Diena TV.